Šis ir 10 toņu hangs D-kurdu skaņojumā, ko tas nozīmē, ka tev ir zemais re, la, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la un do, augšējais do. Būtībā tas ir toņu, nevis nošu, tāpēc, ka tur ir daudz vairāk notis iekšā, viņas tikai slēpjas, un tu viņas var izlūnāt ārā ar savām rokām. Ir dažādi veidi, kā spēlēt. Praksē trenējoties var iemanīties ar visiem pirkstiem spēlēt. Uzsitienu nevajag super spēcīgu. Šeit runa ir vairāk par to atrāvienu nekā par uzsitienu. Ja tu atrauj pirkstu, tad būs precīzāka skaņa. Jo viņi var spēlēt klusiņām. Ja spēlē paņem vienu toni, šajā gadījumā do skaņa, do nots, būs šeit apakšā. Te būs stīrākā, te būs jau ar harmonijām, kas nāk klāt no visa. Augšā ir oktāva, un te ir piektā sol. Ieskanās iekšā pa vidu. Būtībā ir daudz opcijas un iespējas. Ja sāc no lielākā toņa un ej uz augšu, mainot rokas, tad sanāk visi pēc kārtas no zemākā uz augstāko. Pats zemākais būs šeit. Tonis mainās atkarībā, kur uzsit. Arī šeit ir dažādi toņi un harmonijas. Ja rodas kādi jautājumi, atstāj komentāru vai raksti privātu ziņu vai zvani vai nāc ciemos veikalu Ģertrūdes ielā 64 un mēs tev palīdzēsim, var arī izmēģināt un paspēlēt, protams. Šiem instrumentiem komplektā nāk arī koka statīvs un soma un līdzeklis kopšanai un arī tīrīšanas apkopes lupatiņa. Tā kā pilns komplekts, lai tu varētu mierīgi baudīt šo burvīgo instrumentu. Taisot šos video apskatus, ir diezgan grūti, ja godīgi uztaisīt apskatu, tāpēc, ka gribās visu laiku spēlēt. Un tā nav ar pilnīgi visiem instrumentiem. Un pilnīgi tās vibrācijas var just, un tas ir kaut kas super īpašs. Lai tev superīga diena, piesako, un tiekamies nākamajos video.